Re! Viss ēters ir te! Kad ir īstais laiks romancē, jūsuprāt? Varbūt Valentīna dienā prātā, nezinu. 14. februāris, varbūt pavasaris, zaļo pumpuru, pirmo asnu laiks. Varbūt arī tomēr nav īpaša gada laika. Svarīgākais, ka esam paši gatavi šim noskaņojumam. Marija Naumova gatavojas 3 koncertiem, kuros izpildīs koncertu programmu ar pasaules romancēm līdz gaišām asarām. Šorīt viņi viesojas arī Rīta panorāmā. Labrīt! Labrīt! Un neviena pati. Jā, Rīgas Feldmanis un Norberts Krauts arī līdzi muzikālais pavadījums, ko mēs noteikti varēsim izbaudīt pēc kāda laika. Bet šobrīd, Marija, tiešām sabojāsim uzreiz to romantisko noskaņojumu ar definīciju. Sāksim ar to. Es izlasīju, ka liriski dramatiska dziesma parasti par mīlestības tematu, ar instrumentālu pavadījumu, tā romance apraksts. Atbilst visās pozīcijās, vai tomēr pašai tas redzējums tas ir tā, ka tā ir tikai neliela sastāvdaļiņa, jo romāns mēdz būt dažāds un ne tikai par mīlestību, bet arī ir vēsturisks romāns vai brūninieku romāns. Tā kā romānsam ir garš stāsts, bet cik interesanti, ka mēs par romānsi zinām, ko mēs iedomājamies par romānsi. Krieva romāns vai čigāna dzied, vai ne? Bet uz Krievi romāns atnāca tikai 18. gadsimta beigās. Jā, bet romānsai ir garš ceļojums. Un es kaut kur tā pa ausu galu esmu dzirdējis, ka šie 3 koncerti arī būs zināmā veidā iespēja izceļot šim ceļojumam. Tā arī būs, jo man patīk stāsti, man patīk stāstīt un man patīk pašai uzzināt un pēc tam pastāstīt citiem. Tas būs tāds muzikālais ceļojums no A līdz no tā brīža, kad parādījies romāns. Līdz šodienai. Tāds lektorijas, tikpat kā ar prezentāciju, varbūt? Nē. Ziniet, es kādreiz pateicu, tas ir tāds Discovery Channel on stage. Jā, tas ir, kaut kas, tā ir tāda izrāde, var teikt, jā. Mēs jau te nedaudz ieskicējām ar tādu mazliet uz joka pusi par to labvēlīgo laiku, bet, tagad tas pavasaris tuvojas, bet kas tieši šajā brīdī ir ļāvis tam nobriest, tā, lai justu, ka jā, tagad tie 3 koncerti, tas ir tas īstais brīdis. Mums bija koncerts oktobrī. Es tā nosvinēju savu skaistu vecumu ar to vienu koncertu. Man tā iepatikās Splendid Palace. Mums bija koncerts un gribējis atkārtot. Es sapratu, ka cilvēkam ļoti patīk. Un es sapratu, ka pavasaris ir ļoti skaists laiks tādai liriskai muzikai. Bet ne tikai Splendid Palace, būs arī vēl Latgalē un Liepājā. Būs Gorā un Rožzālē, jā. Tie ir tādi apzināti izvēlēti, gandrīz tālākie punkti nosacīti, lai aptvērtu visu Latvijas teritoriju. Jā, pilnīgi pareizi. Par Latviju, starp citu runājot, arī pati dzīvojāt šķiet, cik 9 gadi Francijā. Tagad kāds laiks jau atpakaļ ir Tagad mēs jau kāds 2 gadus esam šeit, jo bērnu izdomājam, ka lai viņš šeit iet uz skolu. Kā ir ar šo zemi iepratim Francijā? Nevelk atpakaļ? Nē. Tā bija kolosāla pieredze, tas bija kolosāls laiks, tur palika cilvēki, kur arī pietrakstīti par brīžiem, bet sanāk arī lidot turp atpakaļ. Un vīram arī tur biznesa joprojām ir, tā kā mēs bieži tur esam, vai bieži Parīze atbrauc pie mums. Bet tā pa lielām nekur nav tik labi kā mājās, viennozīmīgi. Kāda tā muzikālā ģeogrāfija ir īstenībā? Muzikālā ģeogrāfija, es domāju, tagad mēs par šiem 3 koncertiem runājam par Latviju, bet citur varbūt ir kaut kādi koncerti, tai pašā Francijā vai kaut kur ārpusē, vai tā koncertu, kā mēs teikt, koncertu dzīve, nav tik piesātināta? Sāksim ar to, ka es kopš esmu mammiņa savām dēlām, es neesmu tik aktīva. Un tas nav mans mērķis katru vakaru kaut kur uzstāties, tāpēc es daru to, kas man patīk. Kadreiz mums sanāk arī izbraukt kaut kur ārpus Latvijas un Baltijas valstīs, un arī tagad uz Franciju brauksim. Bet pa lielam es vēl nesteidzos, vēl puikam 8 gadi, vēl palika bišķiņ pasēdēt mājās, un tad var braukt tālāk. Starp citu, laikam, mēs par tā dziesmu Pašo paņuri joprojām prātā sēž. Mēs, laikam, runājam pagājušā reizē par čigānu dziesmām. Tā kā tur bija tāds, jastrais, enerģiju uzkurinošais aģents klāt. Kā ir ar romancēm? Tur noteikti arī ir liela daudzveidība. Tas nenozīmē tikai tādu atslābinātu līrisku plūdumu, ir arī tādiem pipariņiem, asumiņiem. Protams, jo mēs to romāns pazīstam šeit. Romāns ir ļoti dažādas. Un
pārsvarā tas ir liriskas par mīlestību. Ja? Un vēl es secināju, man vīram bija dzimšanas diena, es izdomāju, es gribu nodziedāt viņam romāns. Tad es sapratu vienu lietu, kā, piemēram, ja romāns vīriešiem ir par mīlestību romāns, bet sieviešu romāns ir par nelaimīgu mīlestību. Kaut kā es tiešām neatradu nevienu romānsi, kur sieviete stāsta par savu mīlestību tādā, nu... Un ko tad jūs dziedājāt? Ziniet, es paņēmu vienu sieviešu romāns un pārveidoju viņu par tādu laimīgu stāstu. Cik labi. Savstarpēji konvertējams izrādās. Jā, es paņēmu melodiju, ideju bišķiņu, bet pēc tam visu pārveidoju. Sanāca ļoti skaisti. Ko mēs šorīt dzirdēsim? Vai tas būs tas labais stāsts vai tāds sāpi tomēr? Nē, šodien būs tas nebūs mīlestības stāsts. Tas būs te Ingum varbūt var prasīt, jo viņš ir sakomponējis. Jo, droši, autoram ir pat pienākums, ko tagad sacīt. Es varu teikt tikai to, ka dzejolis ar Guntas Mincāns dzejolis, un tur ir stāsts par sievietes būtību, un man asociējās tā ar Mariju uzreiz, un tāpēc radās šī dziesma. Un es domāju, ka viņa arī ļoti daudz ko par viņu pastāsta. Nu, jā, Ingus mums ir romantiķis vislielākais mūsu kolektīvā, un mēs jau kopā esam, nezinu, gadu 20. Tā kā viņš mani pazīst, un viņš teica, ka es izlasīšu šo dzējoli un sapratu, ka tas ir tev domāts. Bet, starp citu, līdz gaišām asaram tas arī nosaukums Raimonda Paula romāncei, ko viņš man uzrakstīja. Tas bija viens no pirmajiem gabaliem, ko viņš man uzrakstījis. Un, ja reiz par to vēsturi un turpinājumu runājam, tad pirms gadiem šķiet 3 arī bija viena koncerta programma ar romancēm uz kāzu jubileju, ja es nemaldos. Ja, tas bija. Jā, tas ir tā pārveidots, pilnveidots, teiksim tā. Bet jaunā... tur mēs tā ļoti pamēģinājām bišķiņ, tas bija tiešām tā, gandrīz, ka ģimenes lokā. Nu, tā tagad ir bāze ielikta, tagad ir updateota, ja, atsveidzināta programma. Lūdzu. Pa īstam. Man dzīvē viss ir tā pa īstam tieku mīlētā un īstā. Pa īstam, kādā grēkā krītu, pa īstam naktīs gaidu rītu, pa īstam mācos es, pa īstam mācu. Pa īstam parunāties draugus kopā vācu, pa īstam lidoju es pusnaktī starp zvaigznēm. Pa īstam, pa īstam. Ļauju vējām sevi aiznest, par drūvu ziedošu, par zaļu pļāvu, par mēža galotnēm un māju tavu. Tur vakar redzēju es dārzā rozes vistām un sārtas kļavu lapās dēja krītām. Tu vējā klausies līdz pašām rītām un nezināji, ka tā biju es. Pa īstām, pa īstām. Parunāties draugi.
pavācu, pa īstām lidoju es pusnaktī starp zvaigznēm. Pa īstām, pa īstām.